371. Balso par savu 371 Battle XLV bet sezonas favorītu un piedalies jauna iPhone 16 Pro izlozē. Balsot var vienreiz dienā. Meklē visu informāciju slotsfighters.com mājaslapā vai linkā zem šī video. Bet scores, ātri rezultāti. Ejo! Mans vārds ir Bruno Reis un šis ir 371 Battles. Palādījumi, vai mēs varam ierot troksni? Tā ir 6. sezona, 8-daļfināls. Līdz ar to mēs sākam ļoti karsti. Pirms mēs sākam karsti, tikpat karsti sponsori un atbalstītāji. Monster Energy un LV Bet Sports, LV Bet Score. Iedodam viņam troksni! Ejam uzreiz pie reperiem. Reperi pa labi no manis saka, kas tu esi? Ja? Aizceršanās ar mikrofonu. Labākais Haribo, tas čuvaks, kurš tur to sūdu. Un reperi pa kreisi no manis saka, kas tu esi? Šotaut 371, vairāk nav nekādi heiteri šodien čilošu šajā plīju pretī neredzu battle reperi Dafi Čengaraks. Pēc izlozes pirmais, kas sāk, ir Dafi. Pirms mēs sākam vēlreiz palādījumu, mēs varam ierot troksni! Aiziet melošīgi! Es redzēju tavu klipu bandīs. Vajadzētu atbraukt pie mums uz Ķengaragu. Uztais skaļāk bītiņu, lūdzu. Jā. I'm a rah, I'm a beast man. Mēs rajonā tā kā vilki klīstam, nediršu saku pa īstam tēriem, kā tu būtu bīstam. Pieaudz Krievu parā latviešu skolā, tāpēc bišķi trāks man pasē rakstīs nekas vairāk, tikai meitiņ Ķengaraks, kamēr ropčiks motivē laimīgs pa piecīt. Ko to pateikt vecīt, mums pat menti raksta sūdzības, ka gribļa mainīt iecirkni. Mani vietējie tiešām pašu biedē, no mans gavs sanāks normāls boršs, zinot, cik es ravu biedē, jā. Man pietirš kaut stiprāks, jā. Es dzirdu, kā rīkstās balvas, eiro un zāli, kabatās, ka manās legāli, nē, nu ka pagadās. Es daru un rīkojos, kamēr tu tik kulikāsi batloju latviski, krieviski, angliski, veci, Dafi, multitasking. Tev dzīve īsta ilūzija. Man kroplīgā šalava no pešu līdz kāpam naudu un slavai skraidu pa dzīvību kūs kā lava. My rap, rich bitch, tavs raps, maukulēta nav gudru domu, galvā caurējuši saukšu tevi prāta vētra. Paskaties 371 battle, tas ir Haribo. Ja tas ir latviešu battle raps, būšu pirmais točni paļabom. Tev nav panti, nav pauti, dienas līdo garām gaiši. Tu esi top reperis bez pautiem, jā, nu tik pēc aišas. Krievs, urla, krievs, vēc es dzirdu to katru gadu. Aizstāvu pat sevi visu mūžu, nahuj advokātu. Es piedzimu Rīgā, dzīvoju Rīgā, mācījos latviešu plūsmā. Man patīk latviešu underdog, bet neiz kāpēc tu mani bēsi kuts. Nav skill, nav flow, no nekā nu repa. Nesu dāvans kā elfs no zēpa, asma plus bronhīts eko pāris minūtes, un tu jau klepos spridzina pulkā mēnes kolu. Openēs padros stīvs, tev rokas trīs, tu vana uzšako, tik tīzis maidamis ir pozitīvs. Nu, ko tu teiksi, ka tu vinnēs tas? Ka tu vinnēs tas, kur latviešu valodu otrā vietā, pohuj, kā pagadās. Jau, pans. Ejo, kā jums patika Dafi, pirmais pants, palādījumu! Labākais Haribo ir jāatbild, let's go, melošīgi! Ejo! Pussy-ass, fake-ass, snake-ass, trash! Jeba Dafis! Klausies, pīzdabol! Salīdzināt mani ar tevi ir kā pirkstu ar peni, kā dirsu ar beteni, kā vīru ar meiteni, kā G ar menteni, kā rasī ar dzimteni.
Tu izdzimteni tagad atkāpies. Tā kā tavs hairline suka attopies. Tu neesi melnais mans taps. Hevaks tavs taps, ļevaks, raustās repaks, nost bļaustās notekts. Ja kāds panč labs, tas bija nozakts. Unanimous decision, tā kā nolaid rokas. Es esmu tā kā stāsts par uzvaru. Tu esi tā kā vāks uz musaru. Tu esi tas repaks, kas čurā dupas, vēl mamēzīšu pupas un drošīs kādreiz, kā saskarās savu lupas. Te ahujā no mutkas šīs, kad saproti, ka nesmu es uz muti krīts. Šīš. Tak cik var dirst, un tu vēl brīnies, kāpēc aizgāja draudzeni, izties kā čuks pa pļauķi ar taureņš. Tu izskaties kā obļuks, kā grauzēs, es turu to sūtu, tev čuvaki ir cauri, tāpēc tagad jau jūti mūdēt, tu zaudēt, cik var ņaudēt, pietiks saudzēt. Saka tā, lai tu ierubī, te nedaudz ar pauzēm pa hoču un demu vai krapakiem akciju. Tāpēc šeit vispār tev tapīs. Es esmu tik loko, bet čino trenč mafija, šie tev prosta, čuvak būs kapi, tagad beidzot to sūru te bakstīt. Tu zini, jāsprauž vakstīt, tik daudz gejs, kur indu tāds izpļāvis kapī, tagad tev rādu, kā jāceč ar latiņu, skaiti pat diezgan tu švaki, pagitas frīstēls, tak zini, tu varēji rakstīt, reiz filsasim sūtīja latviski, un ko tu te tirinies, šie nav battle danči. Tu kaut ko sajauci, jo te nav urlas, bet ganci, un šis battles tagad mans ir. Jā, jo te ielu panti, tu krievu kranci, un kādu saprot, ka tev var neaiziet mani panči, jo, kad uzvelku cepuri, mani jauca ranci. Un tas pants ir. Ejo, kā jums patika pirmais rauns, Palladium! Duffy, tu esi gatavs? All good? Let's go, Melošai! Otrais rauns, Duffijs iesāk. Aiziet! Jau. Parādīšu, kā tev jātais battle raps. Jau. Redzējāt viņa pieteikumu? Yeah. Kad ieraudzīju pāris, padomāju, šitas pizēts katrs. Pieteikumā novēl kreklu, lai viņu atpazīsta katrs. Tik sturgalvīgi čāļi tālu neripo, tev netic, kamēr drēbēs virs nosaucu tevi lady boy. Tu kad ēt Janki no Despacito, plus vēl zem ekstazijiem atšķirība. Milzīgi ne tikai fiziski, bet arī teksta ziņā. Es esmu haizi uz battle rapā, tevi te iesvieta kā esmu. Man nav jānovelk savs džemperis, lai viņi saprastu, kas esmu. Uz kākla pentagramma dalba jobam stāvot aplī. Okay. Tu mani izsauci, ko vajag, davai ātri nemaz neceri. Priekš tevis viena nevarīšu katlu, vajag uzpi svētu krustu, varbūt tas kaut cik te glābtu. Tev sānu šodien neles rats, jo svētkos viss pa brīvu nav sarkans deguna gals, bet tu esi klauns, to visi zina, domā esi goat kā Messi. Ai, projām, tu esi resna lēta versija, Island bojām, visa priekša kaverota, nav ne gabaliņa plika, nova fence, bet fence vairāk izskatās pēc zvejnieka tīkla. Uz krūtīm žoks, cipa kamdik, prisoner, killer, vairāk izskaties kā lovs, kas palī aizmiga uz grila. Uz kākla barkot šālīs hardcore heatmens, es nezinu, kas bija dzerts, kas bija pīpēts. Jautājums tik viens, kas tādus dārzeņus te audzē, svitru kods nozīmē to, ka tādus katuš tam pēc audzēm. 6 zvaigznes tik no priekšas betlu ar debesīm, nevēl savu maiku noslēm. Mani šodien nebesīt, lai saprastu, cik stūps. Nav vajadzīgi testi, pirms batlu te ar mani vajadzēja uzpist bruņu vesti. Nedzirdi bitu kā drāms, plus Baidens pielika roku pie pantiem. Tik daudz zvaigznes, it kā Krievs šodien te kārotu pret štatiem. Tu kritīs gribi vai nē, pašnāvība, Kurt Cobain. Pa tevi šodien pastaigāšu zvaigzem pēram, walk of fame. Gava griezīsies no pančiem kā no heli balonā. Redzēsi zvaigžu debesīs kā Rolls Royce salonā. Cietums zvaigznes un tu bandīts domājas. Es starā, es zinu cilvēkus, kurus šīs zvaigznes liktu izgriezt ārā. Okay. Ejo, kā jums patika Duffy rauns? Haribo ir jāatbild otrais rauns. Let's go, Melošai! Izklausījās, ka tu vienkārši lasīji manus TikTok komentārus, bet okei. Jau. Dalbības kropas tukši, bļaustās Haribo prost kā puška, šaudās turi muti ciet, tev neviens neko nav jautājis. Skaties, kā te bliež, un čuvaks paliek kautā, viņam tepat nesanāk ar muti braukāt, jo grib lekt uz Latvijas cenas, kā ja vīsta krievu malku, hujaks un pļauka, nekā jaukt ar pilsto sots, tev pušku pie galvas lāpstu rokās un rots, ja ne tad smadzenēs lod, ar mani mazi joki. Tu saprati kropu? Man te nav konkurenti, tik
tikai čoks, kam apkārt vilks ar krītiņu un tad ar dzelteno lenti. Ja tu bomāri noviltu cepuri, tad tur tiktu mesti centi. Te formāli nogalinu reperi, vari saukt mani par bendi. Un kā es varu redzēt šeit pretinieku, ja redzu pretī tik nieku? Gatekeeperu posmu tārpus lieku. Vienkārši tukšu vietu. Ak, cik te var tupīt, šim čuvakam vairs nelējiet jupī. Tu hļupīgi, labāk aizpist to mutīt, savādāk tur jāsprāž būs knupīt. Pupsīgi, es zinu, ko tā lupīja, jo es pīstu tavu kuci, kamēr tāpišu rozā koku tusī, tikmēr tupis turī pocket pusī. Pusī esmu labāks par tevi, tā kā vismaz uz pusi. Pirmais šoks te batos, kam tik smesti trusiki. Dafīs pizdatīs, viņam prostā pizdā ir. Laimīgu taciņu, pis prom uz staciju un pametu Latviju. Dafī, davai iedrošināsim Dafiju, necim tā bišķīs. Ej, pamet batlu, pamet Latviju. Ko? Pamet batlu, pamet Latviju. Jā, pamet batlu, pamet Latviju. Pamet batlu, pamet Latviju. Pamet batlu, pamet Latviju. Dafī, laimīgu taciņu, pis prom uz staciju un pamet šo batlu un pametu Latviju. Dafī. Ok, kā jums patīk otrais rauns Palladium? Es nesaprotu, kā jums patīk otrais rauns Palladium? Ok, Dafī, pēdējais pants no tevis šodien. Let's go, Melošēk, aiziet! Yo. Panama, show me what's up. Kad esmu aplī, viņi zin, būs atmosfēra karsta. Kad esi aplī, viņi zin, ka nebūs jāpieraksta. Es šodien vinēšu, ja gribi, liec likmi LV, bet Bruno kā Didi. Jo mēģinā man tevi iesmērēt. Nahu šo visu, nahu betlu, nahu šito bīdu, nahu repu spēli. Jā, man jāpatlo, te katru invalīdu tev vajadzīgs ir battle raps. Jo esi mēdīju upurs battle rapam, vajadzīgs tik es, lai turētos virs ūdens. Tevi motivē, ja kāds no viņiem pateiks raivo labi. Mani motivē tik augošu līču skaits, kas manā skapī. Tu dari visu, lai tik tevi uzslavētu bēbis. Es daru visu, lai tik viņi atcerās, ko esmu teicis. Kāds cīnās everyday par taisnību vai rīcību. Kāds cīnās everyday par dzīvību vai ticību. Kāds cīnās te par naudu, par čempiona statusu. Raivo arī cīnās, tikai pirtīs un ar arbūzu. Viņš piš te vecenais, tik ručīs kā Zanova. Kārs kretā parādīja visiem, kā ir jāmauc lova. Svešas vecenes, tavas kūces, frāze nāk no tavas mutes. Staša tak arī atgriezās no cita čaļa. Kā tu jūties? Bob Marley redzu, kā pie barbērā. Tev labi gāja, priekš tevis tas ir hairstyles, priekš manis tā ir SpongeBob. Es betloju, es Haribo, es arī šito protu. Es betloju, lai tādi, ka tu vairāk nekad nebetlotu. Tas nebūs pons, ja teikšu tevi šodien apēdīšu. Battle raps ir homes, atstāj sučka manu nišu. Tu esi īsti mājās, iztriecot ar čomiem litru. Es esmu īsti, kad Melo beidzot ieslēdz manos raundus bītu. Dafī lielais pūt šai battle spēlē Kondors. Raivo lielais pūt šai battle spēlē Hodors. Tu skaties kamerā, jo domā esi labākais. Es skatos kamerā, jo pohu ir uz tevi. Līnlī nākamais. Ok, labi, šis ir interesanti, bet jāierod troksni šajā batlā un šajā pasākumā. Šis ir pēdējais pāns no labākā ierodam troksni. Nē, pa lielam, tu gribēji, lai es esmu bez maikas un šķaidu arbūzu, kaut ko varam izdomāt. Ok, labi, Melošēk, aiziet! Jau. Panama, show me what's up. Es esmu tev terors, tu error šeit kļūdu, uz vienas rokas turu šo visu. Tu neturi nesūd, tagad labākais Haribo te pacels batlu. Pārgriezīs tev suka kaklu, paņems tikai balvu, bet vēl tavu maku. Un tas pa faktu, tik pašals maldās līkloģis, tā kā pa virāžu, tagad tauzās mīškops, jau priekšā redz mirāžu, šāls zina 3 nots, kāds pants, tā kā tirāžu, tāpēc, ka vietuļās māmiņas, kas grib kaut ko dziļāk, bet dibats izpacināts tā, ka to saka par Irāku, no dīdī. Tu zini, prosta ierācu par tevi, jo katrs paļ
Viņš tev ir par dirsu vai peni. Nespēlēju spēles, bet esmu augstāk par zemi. Te ieradies ir tētis, ko bļausties izdzimteni. Jebāli vispār tas Dafijs. Saka N-vārdis kā palicis, viņš melns no kafijas. Sauks tev par pimpos, jo tev ir tā pišku esmu sacījis. Tev tik daudz battle, gan krievis, gan latviski crazy. Un es tev izlaidu padarot pirmo reizi. Šis nav basic, šis kā face it. Čuvaks, es domā, ka viņš face ir. Ok, let's face it. Es te nespēlējos, nespēlējam plaisi. Upsī Daisy un Charles wasted. Jo pat vairāk nekā tekstu man paņš tekstā. Lai redzētu, man nav vajadzīgi ekrāni, bet tu atverot mucis, esi antireklām. Pagājuši gadu vēl tev bija jēga tekstos. Šī gada pieteikuma laikam izteiks hektors. Čuvaks, šis ir mans tas sektors. Betons, noidīšu tevi kā Hannibals lektors. Paliks tik kaut, tas būs kā dekors. Kādi vēl te pīp, tu esi bekons. Aizpēc labāk rīks un pārstāja rapoja tik daudz kopē un zots, kur jāspiež report. Nē, nu tiešām. Ja es esmu pimps, tu esi gandons. Ja es gandons, tad tu tampons, kā jau teicu, un nespēlējos. Neakstos bumba vienos svētos un vispār tev šeit būtu jāliek bans. Jo izskaties kā fake, dzīmā bilans. Te batlā ēdu steiku, tev ramadans. Šo cīņu nāku beigt, tā kā talibans. Bams! Sitiet tev ar galvu, it kā būtu esi dans. Un ja te tiešām vērtētu ne tikai vārdus, bet darbus, tad tu tiktu pārsist pret galvu tā kā arbus. Bet jā, viņš bija slapjāks nekā man likās. Es gribēju pusi atstāt, pahavāt, bet nu nesnāca. Ok, labi, nāks atpakaļ. Nāc atpakaļ. Tu nāc, tas šilbļēt, tas šis kārtībā. Ok, labi ir. Ok, palādījum, kā jums patika šis battles, blē? Bet dīrsā, tas arī būs tā smaržo. Patīkam, vai ne? Patīkam, ir labs, ne? Jātaisa punč. Bļā, ok, visi cieņi. Laiks iet pie battle, pie žūrēšanas. Man nav vārdu, man pazud bišķiņ, bet tagad viņi ir atpakaļ. Ok, pie žūrēšanas. Pirmais, kas teiks, ko ir redzējis, ko ir dzirdējis, ir Steips iedod maksimāli troksni viņam. Uztaisot troksni pēdējām battlam šovakar! Pīsģets Raivo, tu esi šovmenis. Also garšīgs arbūs. Es turēšu šito īsi. Man nepatīk jums abiem tie račešu flovi, jo es nihoja nesaprotu. Jūs tur 3 valodās močiet, un es nesaprotu nevienu. Un es mīlu visas 3 valodas. Zaibis, ahujenīs battles, es nesaprotu, ko es tikko pieredzēju, bet man bija reāli jautri. Iespējams jautrākais moments šokar. Tas tetovējumu bārs. Tā kā man kā čovakam arī dahoja tetovējumiem, man tā kā murksi, ka kāds kaut ko izdomāt pa manējiem. So, kā personīgais custom made bārs tieši priekš battle, viņu izručīja tieši tas, bet Jesus Christ, Raivo, es ceru, ka tu nāc nākamajā sezonā atpakaļ, jo mums vajag vairāk arbūs gang. 1-0 Dafijs. Dodamies tālāk. Nākamais, kas teiks, ko ir redzējis, ko ir dzirdējis, iedod arī troksni. Tas ir Serpentīns. Viņam ir albums 8. Aizej noklausies viņu. Iedodam troksni! Paldies. Jā, šis arī man vārdu nav. Tu esi vainīgs, ka man mājās būs grīda lipīga tagad. Jebā. Arbūs nav lipīgs. Ok, pieņemsim. Labi. Bet runājot par battlu, Dafijs ienāca tīrs battle rap formāts. Ļoti nice, visi forši. Kas man no tevis pietrūka, bija vairāk personīgi punch. Gribējās, jo viņi bija fine, bet gribējās kaut ko, kas iedzeļ pirmajā raundā tieši. Jā, tas, bišķiņi iečaukoja labi, tas fine, tad gadās. Bet Haribo, jā, kas man ļoti uzreiz iekrita ausī, bija tas, ka tu velc atskaņas un tu mēģini viņas salikt, lai skan, bet rodās pauzes un tāda bišķiņ klibojoša sajūta. Bet, kad tu sāki augt double time, tu actually double time iepis diezgan tehniski, bet dikcija. Tev jāuzlabo dikcija, jo tā tu balsi diafragmu labi turi.
Bet, jā, tas bija pa pirmo raundu. Un beigās tu pat iepisi arī pāris nice punches. Tas bija patīkams pārsteigums, jo pirmo raundu es atdodu Haribo, actually. Otrais rauns, atkal tie punchline par to, ka bija viens nereāli personīgs punchline par Grilla Lionu, kas bija nereāli nice. Man ļoti patika. Ļoti labs battle rap formāts. Haribo savukārt, jā, pauzes tur otrajā beatā bija pauzītas, tās vajag aizpildīt. To vajag izmantot, es jau esmu to teicis, beatu vajag izmantot maksimāli, cik vien var. Jā, un varbūt bišķiņ pa daudz te panči par tām nācijām, politiskajām situācijām. Bišķiņ pa daudz likās. Bet anyways, jā, otrais rauns Dafijam. Trešais rauns Dafī, šitas džeks ir bijis uz jebkura bļaļa ekrāna visā Latvijā, un tu izdomāji tikai kaut kāds 3-4 pančus, par to man liekas, ka tur varēja rakt, un visiem 3, 4 un 10 raundiem pietiktos, jo viņš ir džeks, kurš prot publicēt sev ļoti labi. So, to vajadzēja izmantot vairāk, bet still tu trešajā raundā pieskāries tam, kas man ļoti patika. Savukārt Haribo, jā, trešajā raundā gan tas double times man ļoti visu raundu tā kā galīgi izjauc. Finish bija crazy, paldies Dievam, man netrāpīja nekas, bet jā, beigās Dafijs, mana balss Dafijs. 2-0, mēs zinām, ka Dafijs tic tālāk, bet iedosim arī parunāt galveniekam, iedodam troksni galvenieks! Jā, es izteikšos īsi. Tu esi mega inčīgs džeks, tu esi unikāls battle reperis un iespējams visizklaidējošākais battle reperis, kāds ir bijis šajā platformā. Bet turpretī, kad tu mauc double time'ā, es gandrīz vispār nesaprotu, ko tu saki, un tagad tu mauc ne double time'ā, tev ir diezgan primitīvas atskaņas un schēmas. Dažas lietas, ko tu pateici, bija diezgan krūtis. Tas Anša prikols bija vēl pāris, kas man tagad izkrīt no galvas. Bet kopsumā, šī ir Dafija teritorija. Dafijs zina, kā šito darīt. Viņš to ir darījis daudz un dikti, un viņš to izdarīja arī labāk šodien. Bet tu esi ļoti, ļoti dīčīgs žeks. Man ļoti patīk šī performance. Ok, iedam troksni šim battlam! Vēlreiz iedam troksni šim battlam! Dafijs dodas ceturdaļfinālā. Paldies, labākais Haribo. Un paldies, ka skatījies visu šo battlu un skatījies šo tiešraidi un visu pārējo. Un paldies, ka jūs visi šodien šeit atnācāt. Kaut kā tā, tiekamies ceturdaļfinālā 25. janvārī. Let's go!